Es ticu Eiropas idejai, stiprai, vienotai un vērtībās balstītai. Ticu Eiropai, kur cilvēka dzīvība, brīvība un starptautiskās tiesības ir nemainīgas vērtības. Šodien aprit 75 gadi kopš Francijas ārlietu ministra Roberta Šūmana deklarācijas, kas ielika pamatus mūsdienu Eiropas Savienībai. Tās galvenie principi paliek nemainīgi – veicināt mieru un solidaritāti Eiropā. Jo mēs esam Eiropa. Es lepojos ar mūsu, kā Latvijas paveikto, un mūsu ietekmi Eiropā. Mēs aktīvi piedalāmies Eiropas kopīgās drošības politikas un nākotnes veidošanā. Jā, lēmumi reizēm Eiropā prasa laiku, bet tie ir izsvērti lēmumi. Tie nes stabilitāti, kas mūsu cilvēkiem šodien ir īpaši svarīga. Vienlaikus mācāmies no Ukrainas drosmes. Šī pieredze ir kļuvusi par spēcīgu stimulu arī Eiropai pārskatīt, nostiprināt un modernizēt savas spējas un lomu pasaulē. Eiropa ir mūsu drošības telpa. Mēs varam brīvi ceļot, mācīties, strādāt un būt kopā. Šodien svinam Eiropas dienu un mūsu vietu tajā. Leposimies ar to!